Davai, video tūre. Mājas priekšējā puse uz ceļu. Čau. Liels zemes gabals. Parkings, garāžas nav. Parkings ir, bet daudzām mašīnām bruģēts laukums tur tālumā. Pie vajadzības var atstumties arī līdz mājai. Te ir tāda lapenīte. Priekš manas galvas varbūt pārāk noēnota. Bet milzīga. Nopakota. Reku ir sildlampas. Kroči, te var visu perimetru ar sildlampas ieslēgt, sēdēt augstā laikā. Dārza mēbeļu komplekts. Dārza virtuve. Šitas laikam domāts grilam, lai dūmus novada un grillēt iekštelpā. Šī ir kūpinātava. Var kaut ko kūpināt. Un izstās pat nelietot. Tur ir tāds kā šķūnīts /āra tolete. Terases dēļ lieliskā stāvoklī. Visur pievilkta elektrība. Pat priedes ir pagalmā pagaismotas ar elektrību vietām. Pie vārtiem pievilkta elektrība. Nu, Tedī, tētis pabeigs video un tad nāks. Ūdens un kanalizācija ir vietējā, bet ir arī opcija pieslēgties pie pilsētas. Šķūnīts. Jā, te ir āra tolete. Labi, āra tolete, protams, ir basic, tādai viņai arī jābūt. Viņam baigi biezās durvis, nezinu kāpēc. Šitas laikam ir mini šķūnītis. Kas mums ir mini šķūnītī? Durvis bišķi nosēdušās. Šķūnīts kā šķūnīts, vietu karogam, zāles pļāvē iestumt. Nezinu, kāds kaut ko baigi ir ēdis. Kas tas tāds ir? Baron de Filipe de Rothschild Vina Concha y Toro. Kroči, kāds ir iecienījis noteikta veida vīnu. Bijis ļoti. Baron Filipe Rothschild. Jā, šķūnīts. Forši. Zāles pļāvēm vieta ir un lāpstē. Nekas man tur, dažus priekšmetus var nolikt. Pagalms, daudz izgaismojuma elementi. Reku tur kokus izgaismo. Labi, ejam atpakaļ uz māju. Galvenā tūras daļa. Tā. Zemes gals, protams, milzīgs. Vienīgais mīnus daudz koku, viss marķēts kā meža zeme, izņemot zem mājas un izņemot šito, kas te lapenīts, šķūnīts, šitā daļa. Tur pie mašīnas lapenes pusē, tur nav laikam meža zeme. Jūrmalā meža zemē aizliegts stādīt augļu kokus, ierīkot siltumnīcas, korči baigās limitācijas. Jāsaglabā zemesardze, bla, bla, bla. Koku daudz. Izsauļojums, milzīga terase, labā stāvoklī. Ar izēju, šī ir izēja no studio, no virtuves. Problēma ir, ka saule te iespīd tikai pēc 2, jo dienvidu puse izsauļojums ideāls, bet priekšā ir tās priedes. Ja pusi izcirstu, tad iespīdētu jau tagad. Saule šobrīd ir, te video nevar redzēt, bet cipa. Kroči, pie pašām priežu galotēm. Ja tuvāko priežu nebūtu, tad būtu ok. Tas ir tas mājas otrais spārns. Redzēs, vai vēlāk viņā iesim iekšā. Galvenā ieeja ir šeit. Galvenā ieeja ir šeit. Visas durvis un logi mājā ir dubultā pakete. Izskatās, manuprāt, ļoti kvalitatīvi. Roto vācu brands. Dubultā, ja?
Un arī rokturi visi, nu tāda laba sajūta. Tepat ir kaut kāds sprūds. No iekšpuses tas izskatās kaut kā šādi. Tāds patīkams krēmīgs krāsojums. Tas pat izstāstā labi. Nezinu, logi un paketi man viss izskatās, ka tas ir kaut kāds upper middle class kaut kāds ražojums. Priekšnams. Tā. Pa labi ir tas papildus spārns, pa kreisi galvenais spārns. Griestu augstums. Šeit varbūt vispār zemāks, bet pirmajā stāvā visur ir 3 metri. Griestu augstums 3 metri. Te ienāk liels sienas skapis. Baigi ērti. Šeit var redzēt, kas man baigi patīk. To es jau savā ofisā redzu, ko vācieši tur bija būvējuši. Ka visas instalācijas, visi tā super akurāti, nav žēlots uz automātiem. Šitie nav visi mājas automāti, tas ir tikai nepilna daļa pirmā stāva. Pielikts projekts, ne projekts, bet schēma, kas uz ko iet. Te ir schēma, papildināta, marķēti. Viss šai mājai marķēts. Tas gan saistīts to, ka viņi bijusi arī profesionālā pārvaldīšanā. Te, piemēram, daudz inspekcijas lūks pa visu māju. Viņi var normāli inspicēt. Labi, es sakārtošu vēl. Kas te ir cipa kabinets. Nothing special, neliela istaba ar savu sanmezglu. Te šobrīd tāds viesnīcas vibes bišķi visās istabās. Savs sanmezglis. Ir vēl viens aiz šīm durvīm, ir vēl viens sanmezglis, kas tas tā viesu tolete. Tā galvenā studio zona. Zem trepēm iebūvēts tā kā seifs. Pēc durvīm īsti nav seifs, bet kaut kas interesants, iekšā tikt nevar. Baigi labās trepes. Trepes ir kapitālas. Tā daļa visu patīk. Pagaid zaķīt, es mēģinu te kaut kā to plānojumu. Plānojums tātad viss ir studio nosacīti 3 zonās. Šī sanāk tā kā sēžamā zona ar izeju uz terasi dienvidu. Centrālais elements kamīns. Virtuves zona ar salu, sala tas na ļubiciļa. Visas palodzes, viss baigi labi patīk, visi tie paši logi. Sienas pīrāks, starp citu, 43 centimetri. To atsevišķi. Virtuves iekārta, virtuves virsma nav nekas dārgs, tas ir kaut kāds, vienkārša virsma, skapīši. Tāds kvalitatīvs kaut kāds laminātiņš, kaut kāds galīgi nav sūdzību. Tehnika gan visa ir no Siemens. Gāzes plīts, praktiski nelietota. Plauktiņi zem izlietnēs. Nothing special. Siemens dishwashers. Tas izskatās vairāk lietots. Atvilknes uz bremzīti. Dubultais leduskapis, atkal Siemens, atkal nelietots, izskatās Siemens vāksne, nosūcējs. Visur logi strādā virtuvē, skaties ārā. Krāns tāds advancēts. Apaļš galds ēdams zonā liels. Nezinu, cik te var sasēsties, vismaz 8, ja ne vairāk. Viss tāds gaišs, lai gan tiešā saule neiespīdz dēļ priedēm. Neiespīdēt arī bez priedēm, jo vienkārši tā kaut kā viņi ir pārāk augsti. Te var redzēt višķus grīdus, kur viņi spēja iespīdēt.
Tā ir saule, tā ir saule. Jā, tā ir saule, tad bišķi krīt. Nu, tāds pasākums. Taisīsim platleņķi. Telpas izmērs ideāls. Nav ne par lielu, ne par mazu. 3-metrīgi griezti. Visi slēdži marķēti. Upanor termostati. Daudz iebūvētie LED gaismekļi. Patīkami. Sienas ir vienkāršs krāsojums, krāsots reģipsis. Bet viss tā smuki, nekas pat nav apdaudzīts. Kādu īpašo plaisu pie apdars arī nav. Tā laikam ir lielākā, ko es esmu redzējis. Bišķi krāsa pavērsies. Tā. Kāpjam uz otru stāvu. Trepas, kā teicu, kārtīgs, tāds masīvs. Vispār dzelzbetona pārsegumi ir starp stāviem. 3 istabas, katra ar savu sanmazgu un garderobu. Ir bišķi tās viesnīcas vibes. Labāk būtu izteikts masters. Tas būtu lielāks uz pārējo rēķina. Tā, istaba kā istaba. Daudz logu, daudz gaismas. Un katrai istabai komplektā ir vannas istaba, kas varbūt varēja būt lielāka. Bet ir ok. Platleņķi ieslēdzam. Mēs uzkāpsim bēniņos, zaķi. Mēs uzkāpsim. Mēs uzkāpsim. Un garderobīte. Jā. Kas te garderobē? Atkal kaut kāds inspekcija. Atkal var redzēt, automāti nav žēloti. Atrakstīts katrs slēgums. Pagaid, tētis te darbojās. Rekur noteikti radiatoriem inspekcija. Pirmā stāvā visur siltās grīdas, otrā stāvā visur radiatori. Grīda ir kaut kāds 3 slāņu parkets laikam. Ir tāds ļoti, ļoti patīkams un galīgi fresh jūtās. Nekas nav izstaigāts, nekas nav uzpūties, nekas nav atvēries. Un flīzējums. Flīzējums tāds nothing special, bet nav nekas jārauj arī ārā. Vienkārši tāds diskrēts krāsas. Labas margas. Bērnu droši. Jā, mēs uzkāpsim bēniņos. Mēs noteikti manam brālim uzkāpsim, parādīsim bēniņus. Šī ir mazākā, 2 guļamistabas ir vienādas, vidējā ir mazāka. Izej uz balkona, vannas vietā duša. Jā, zaķi. Mazāka, jā. Bet ir sava garderoba. Kur ir garderoba? Ir taču garderoba? Nav garderoba. Nē, vidējā laikam nav. Vidējā ir tikai skapis. Interesanti, man kāds ir garderoba. Šeit ir garderoba. Jā. Šeit ir tāda pati guļamistaba. Varbūt viena ir kādu kvadrātmetru lielāka, atkal daudz logu. Garderobīte, vannas istaba, tāpat kā otrā pusē. Cīruļu ielā apbūvē ir. Te var visur būvēt, bet maz kas ir apbūvēts. Kas te ir sliktais? Vannas istabas varēja būt masteram lielāka, garderoba varēja masteram būt lielāka. Vanna tāda prastāka, rakstīts laufen, bet nav nekāda keramika. Izlietnes gan izskatās ok. Laufen brands. Viss tāds izskatās labs middle class. Pie katra poda ir dibens kalojamais. Iebūvētie bačoki. Patīkam, man tādi patīk. Viss strādā, nekāda komentāra nav.
gaismas ledi. Ejam. Tu gribi kāpt uz bēniņiem? Nu, davai nopauzēsim video, un tad būs tehniskais video no bēniņiem. Es tagad domāju vēl, kas te teicis, par ko teicis varētu kritiski izteikties. Tā, griezt augstu, es te nezinu. Te laikam bišķi mazāk par 3. Tad 2,75. Nu, davai uzrā. Mājā ir ievilkta apsardze, visādi iekšējie tīkli. Te arī ir, kas te ir. Šitās tā kā siltās grīdas, laikam vannas istabās, nezinu, kāpēc 2. stāvā. Nē, vai tā ir vienkārši radiātoru komutācija. Tā. Domāju, ka nav. Nevajadzētu būt. Bet labs jautājums var ātri iemest tāds. Domāju, ka tur būs radiātors. Nē, es domāju, te ir siltā grīda, jā. Ir, jā, siltās grīdas. Ir termostats, vannas istabās, ir siltās grīdas. Šobrīd saulīte spīd. Saulīte spīd, jā. Vienkārši, laikam jāuzvar Teodors. Atkal inspekcija. Pa visu māju pilns ar inspekciju pulkām. Kas man viss patīk un viss marķēts, viss baigi kārtīgi. Labi, tu gribi kāpt augšā, ja? Nu, davai, uzkāpsim bēniņos. Parādīsim, cik kvalitīvi bēniņi izbūvēti, brāli.